šī tauta dzīvo un šīs zemes raža vāc, lai pār lejām šīm un kalniem mūsu Latviju mēles skan. To man čuks šī zeme, to ik asmens saka man. No seniem laikiem šis mazais Sēļu zemes stūrītis, Asares pagasts, ir atzīmējams kā pašdarbības novads. Te ir bijuši slaveni kori un dramatiskie kolektīvi, darbojušies tautisko deju kolektīvi, sievu un vīru vokālie ansambļi, instrumentālie ansambļi, deju ansambļi, lauku kapela un vēl daudz kas cits. Šovakar iespēju robežās jums mēģināsim parādīt gan esošo, gan bijušo pašdarbnieku sniegumu. Pirms 27 gadiem, 1968. gadā, ciema dramatiskais kolektīvs iestudēja Rudolfa Blaumaņa 4 cēliena joku lugu no Saldanās pudeles. Un tā paša gada 26. maijā te šai namā notika pirmizrāde. Ar šo iestudējumu kolektīvs brauca daudzās viesizrādēs. Varbūt daudzi vēl atcerēsies aktierus, kas šajā lugā kādreiz darbojās. Ezerlauku māte, Helga Okmane, Marija, Otīlija, Bartus Sēviča, krustmāte Lavīze, Aina Āboliņa, Mārtiņš, Gotfrīds Krievāns, Paukšķis, Valdis Putniņš, Krišs, Māris Stolnieks, Pičuks, Pēteris Brušs, Auce, Ruta Kastena, režisors Valdis Putniņš, grimētāja Ausma Romanovska, dekorators Leons Ancītis, suflieri Rita Cālīte un Lidija Krievāne. Šovakar piedāvājam noskatīties šīs lugas 3 skatus ar darbojošām personām. Krustmāte Lavīze, Ezerlauku māte, Helga Okmane. Tālūk iet, ka vīrieša galvas nav mājās. Ak, Dievs! Krustmāte Lavīze, viņas māsa, Aina Āboliņa. Es pats to sivēnu nomiekšu, lai tik iztecina tutinu. Mārtiņš, priekšstāvnieks, Gotfrīds Krievāns. Tas tā, es jau nebūšu jaunais tēvs. Marija, es jau tavs to saimnieci nepresēšu. Es jau vispār nepresēšos, ja tevis nedabūšu. Marija, kaut es varētu pateikt, kā tu man patīci. Un sufliere Rita Cālīte. Tagad lūdzu skatīsimies šo lūdzu. Nu, ko nu labu esi izdomājusi? Nu, kādu galu tad te izdomāsi? Tālu iet, ka vīrieša galvas nav mājās. Ak, Dievs! Nu, klusno to vīrieša galvu. Nu, ko tad tā te izdomās? Kā to pašu vienu. Vai nu paturam Mārtiņu un atlaižam tos citus, vai paturam tos citus un atlaižam Mārtiņu. Nu, bet Paukšķis jau nesakās Mārtiņa dēļ aizvedot. Nu, kā tādēļ? Vai tad tā piena mašiņa dēļ, vai? Priekš tam viņš ir dumšs. Nu, to mēs redzēsim. Ak, es saukšu atkal visus priekšā, bet tikai pa vienam. Citādi iznāks atkal tāds pats Jonasiņa tirkus kā pirmī. Ak, nu mums būs vai jāizput vai. Ak, tā Marija. Nu, die, tu esi gatava vai nesāksi vēl meldiņu vilkt.
Bet, apkungs, es taču nekāda laba gala vairs neparedzu. Nu, ko mēs tagad iesāksim, meitīši vien palikuši, nu? Nu, nesaki nekā. Nu, ir jau tā. Nu, bet gan jau būs labi. Kur man tas blemstiķis palicis? Tu nezini, kur tas blemstiķis palicis? Tas ir pie manis. Es vienu dienu sviestu sarēķināju. Pagaidi, es tūlītās. Klusmāt, tu man aicināji? Jā. Tas sarēķināsimies, Mārtiņ. Nu, bet citādi nekā tu domāji. Nu, redzi, Mārtiņ. Abi mēs esam prātīgi cilvēki. Mēs ar Mārtiņu pat dabujām zināt, kādēļ tu gribi aiziet. Nu, tas ir godīgi, Mārtiņ. Tu negribi, lai Marijai neslava ceļas. Nu, tu zini, ka tur nekas nevar iznākt. Un tādēļ gribi aiziet. Nu, tik tālu viss būtu labi. Nu, bet jāprasa, vai tev vajag aiziet? Vai nevaram izdarīt tā, ka tu paliec un mēlnešiem mutes ciet? To var. Tev jāprecas, Mārtiņ. Bet es jau pirmīt Klusmāt teicu. Nu jā, tu teici, ka tu tagad netaisies precēties. Nu, es saprotu, tu esi masturīgs puisis. Un tam dēļ negribi precēties. Nu, Mārtiņ, nu nāc, aprunāsimies. Apsēdies. Nu, precē Mārtiņu pagātu sievu. Nu, kā ir, Mārtiņ? Nu, sarēķināsimies. Nu, saliec kopā savus gadus, savu spēku, savu glītumu un nosver to visu pret manu tikumu, maniem gadiem un manu bagātību. Man ir pāri par 2000 skaidros papīros. To es tev kurā katrā laikā varu uzrādīt. Nu, un tad? Nu, un tad, vai mēs nevaram precēties, Mārtiņ? Mēs? Nu jā, viens otru sen pazīstam. Labi jau esam kopā dzīvojuši. Nu, es domāju, Mārtiņ, ka mēs derētu kopā. Nu, ja tik es tev neesmu, nu, bet man ir pāri par 2000, nu, skaidros papīros. Bet es, Klusmāt, es saprotu tavu labo nodomu, labo sirdi. Paldies! Bet mēs neprecēsimies. Nu, ak, tie ir tikai tādi vārdi. Es jau arī šorīt vēl nedomāju, ka tevi uzrunāšu. Nu, bet re, uznāk domas, kur cēlušās, kur ne, sagriež prātu kā viesulī un viss pārvēršās. Nu, tā jau ir gan, tā ir, Klusmāt. Es neliedzos, ka tā nav. Bet mēs neprecēsimies. Neņem par ļaunu. Nu, ko nu par ļaunu? Es jau neesmu tāds duraks, ka ar varītēm virsū spiedīšos, vai dieviņi. Nu, bet, zini, Mārtiņ, man gan būtu žēl, ka tu ar to atsacīšanos pārsteigtos. Nu, vai drusiņā domāsies? Nē, Klusmāt. Kas teiks, tas teiks. Nu, tad jau nekā. Tad jau vajadzēs vai pa vecam sarēķināties, vai... Pagaid, Mārtiņ. Man liekas, tev māte vēl ko gribēja teikt. Divi tūkstoši. Skaidrā naudā. Es tev vēl ko gribēju, Mārtiņ, teikt. Apsēdies.
Nāc apsēdies. Nu, ko tad? Nu, tev jau tas tā ērmoti liksies. Pirmiņa es jau to bildināju tevi, un tagad taisos atkal to pašu valodu runāt. Nu, kas nu par to? Izrunāties jau mēs varam. Tu pati pirmīt sacīji, ka mēs esam prātīgi cilvēki. Un es gluži labi noprotu, ka šeit saimnieka vajag. Tad jau izrunāties mēs varam. Es zinu tevi, tu zini mani, tad jau izrunāties varam. Nu, mīlestību jau tu man neprasi un negaidi. Nu, laba dzīvošana laikam būt ar mani. Nu, redz, Mārtiņ, tie prātīgi vārdi. Kam nav spārnu, tas lai nedomā pa gaisu skriet. Liela labuma, bez lielas apdomāšanās nevajag atstumt. Nu jā, es jau sacīju, ka taisos to pašu valodu runāt. Par preci. Nu, mani tu izbrāķēji, es laikam tev esmu. Nu, kā tu pats saki, bez vīrieša galvas mūsu māja nevar iztikt. Nu, tad nebrīnies, ka tev prasu. Vai tu ņemsi manu māsu? Saimnieks? Nu jā, jau kur tas laiks, kā kopā dzīvojam. Viņai jau teica, lai nāk pati runāt, bet šī, kad tā kauns reizes no reizes tevi bildināt. Nu, es zinu, ka tu esi prātīgs cilvēks un nesmiesies par to steigu. Nu, ko tu tur daudz lieku vārdu runāt? Runāt to taisno valodu. Nu, ir jau gan tā klusmāt, ir gan tā. Nu, ko tu ķīvēsimies kā ap žīda paunu? Īsi un aši, vai tu ņemsi manu māsu? Jā vai nē? Nu, nicināt es jau viņu nekādīgi nevaru. Nu, tātad tu saki jā? Nu, gandrīz. Nu, kā tu tā gandrīz? Tas jau iznāk tikpat kā, ka tu paliec durvīs stāvot. Nu, nāc iekšā, Mārtiņ, nāc iekšā. Nu, es vēl drusiņu apdomāšos. Nu, par ko tad? Nu, viss taču te ir skaidri zināms. Ezerlauks tu dabūsi tā, kā viņi stāv. Nu, preciniece arī zināma. Nu, kauns viņu lielī, bet būs tev dūšīga sieva. Būs dūšīga sieva. Nu, ko nu par to? Bet ir taču tā, jo retāk vienu lietu dari, jo vairāk viņi jāapdomā. Nu, tas jau ir atkal viens solis atpakaļ. Tas vairāk skan uz nē nekā jā. Nē, es nebūtu nesaku. Bet ir taču tā, jo retāk vienu lietu dari, jo vairāk viņi jāapdomā. Nu, es jau laikam te patās palikšies ar laukos, tad jau viena diena neko neizsaka, šur vai tur. Nu, jā. Nu, labi. Nu, tad apdomājies arī. Nu, tā sarežģināšanās lai paliek. Nu, lai paliek.